Mēs koncentrēti arī šeit visus tos jautājumus izrakstījām un tādā secībā arī sarakstījām, kas bija mūsuprāt visaktuālākie. Vienojāmies, ka pirmkārt tā būtu datorklases sākuma skolā, jo no skolotāju puses ir ļoti daudz tādu prasību, kad gan matemātikā, gan angļu valodā, latviešu valodā varētu strādāt ar datoriem, un bērni jau ir zinoši, lai arī mēs sākam tikai datoru apmācību vēlākajās klasēs, bet viņi jau ir zinoši, un mēs it kā viņus bremzējam, jo nav iespējas kopā vienotā klasē strādāt. Otrais ir tas saucamais mazais sporta laukums, kas bija man un direktora arī ideja, mēs jau šādi domājam, jo visi agrāk mums pirms halas uzcelšanas bija vairāk brīva pleķīši, tāda brīva zemīte arī nebija privāti īpašnieki savākuši visu, kur mēs varējām pasportot ar maziem. Tagad mums praktiski tikai lielais sporta laukums, un tāda atsevišķas vietiņas, un reizēm, ja strādā ģimnāzija un viss 6 klašu grupas, mums ir ļoti maz vietiņas, turklāt mums ir no visiem vienmēr jābēg un jāuztraucās, ka kādam nepatraucējam, un tāpēc ir tāda vēlma atsevišķi kaut ko. Kas? Bet kāpēc nav rotaļtelpa? Vai, es ļoti atvainojos ar rotaļtelpu, to jau mēs es sāku, kāpēc domāju, ka tas bija otrais, jā. Bērniem un skolotājiem. Jā, rotaļtelpa tāda, kur mēs varētu brīvo laiku bērniem pavadīt, kad nav jāskrien pa gaiteņiem un ar visu aprīkojumu priekšā. Tālāk jauna aktu zālīt, un tā mums ir ļoti aktuāla, jo tādus mazākos pasākumos mēs puldzējamies šeit, bet lielos mēs esam kā īrnieki. Mēs ejam uz ģimnāzijas zāli, kad mūs atvēl, esam priecīgi, atvēl jau mums, bet tas tomēr nav savs. Pievilcīgāk ēdnīca arī bija tāds, tad varbūt arī, ja būtu tā ēdnīca, varbūt mēs varētu arī tos pasākums varbūt tādus arī vecākiem, arī uzreiz savādāk mēs šeit varētu arī rīkot, tā mēs domājam. Tad zaļie augi gaiteņos un klasēs, ko paši bērniņi kopi, tāda ideja tur, kur varētu katra klasa būt atbildīga par kaut kādu gaiteni. Vairāk kārt jau te izskanēja doma par skolas radiodificēšanu, ja? Tur tādi aktuālākie notikumi tiktu paziņot. Es nezinu par to mūziku arī, kā bērni paši vienotos. Tad ir vizuāli uzlabojumi skolas gaiteņiem. Tas arī varētu būt kaut kāda krāsojuma sienām vai vēl. Un jauno grāmatu prezentācija, kas arī izskanēja viena no domām. Un pēdējais ir inventāra papildināšana. Tas ir iekavās, tur ir ar ziedojumu palīdzību, jo, diemžēl mums tomēr arī inventārs, vienmēr mēs saduramies pie tā inventāra problēmas, vai tas ir pagarinātā dienas grupiņā, vai tur ir dambrete, šahs, vai tas arī ir sportā, piemēram, kaut vai sportā ir tāda lieta kā slēpošana, tagad mums sniegs ir parādījies, dažas sezonas nebija iespējams slēpot, bet tagad, piemēram, ir tā, ka es zinu, ka ir lauka skoliņas kaut kā, ka viņas ir nodrošinājuši ar inventāru, jo tagad prasīt bērniem, augošam bērnam katru gadu tur mainīt to inventāru diezgan dārgi ir, laikam arī to nevar prasīt.